Tikko kā braucu uz Mārupi, jā, un tur smagajiem riepu uzsprāgus. Un dēļ tā ir baigais korķis. Baigais korķis. Un man aizmugurē viena autolēdija vienkārši praktiski ar savu bamperi ir iestūmusies iekšā. Jā. Visi mēs tur braucam uz kaut kādiem, 30 km/h. Jā, tāpēc, ka tur jābrauc, tas smagais ir. Un laiku pa laikam ir tā, ka vispār visi apstājās. Un tā, kad viņi apstājās, tad man liekas, ka tur vispār nekas nav. Vienā no tādiem brīžiem es nokāpu nost, piegāju pie viņas klāt, un es viņai saku, cienījamā, var kaut vai nedaudz to distanci ieturēt. Jā? Es saku, jo tas, kas priekš jums būs vienkārši saskrāpēts bamperis, priekš manīm var maksāt dzīvību. Jā? Un uz ko viņi man atbildēja, ka ko tu te vispār ļarkstī, man tur stāši 60 gadi un tā tālāk. Es neko neatbildēju. Es sapratu, ka tur garstāvoklis cilvēkam tāds, ja, ka tur var runāt, ko tu gribi, ne pie kā tas nenovedīs. Es vienkārši palūdzu viņai, kad es saku, jūs man dzirdējāt, pārējais jau ir jūsu ziņā. Lūk, un braucot tagad atpakaļ, ja, tas smagais joprojām tur stāv, un apmēram kaut kādus 200 metrus līdz viņam notikusies avārija, 3 mašīnas savā starpā. Lūk, tā kā, ja tu esi auto dievs, ja tu varbūt esi apmācījis pašu Šumacheru, jā, un tu vispār zini visu par visiem, tas nenozīmē, ka aiz muguras tev nebrauks mudaks, kurš nenobremzēs un ieskries iekšā tev un tevi aizbīdīs uz priekšu. Tā tas parasti notiek šajās te vilciena avārijās. Tā kā esam uzmanīgi un saudzējam viens otru.